Labdien, saulains pirmdienas rīts. Es patiesībā neticu laika prognozēm, bet šodien paziņoju, ka esot pirmā laika prognoze īpaši veselīga, īpaši labvēlīga priekš raidījuma Ārsts LV kopā Pēter Apiņa. Un tādēļ skatieties mūs arī ceturtdien atkārtojumā 9 un sestdien atkārtojumā 7:30 vakarā televīzija 24 Rīga. Lasiet žurnālu Ārsts LV. Tas, kas ir manās rokās jaunākais numurs, viņam uz vāka ir kardioloģijas profesora Ingūna Lubova. Bērnu kardioloģijas, tātad bērnu sirds ārsti, kur runā par bērnu sirds veselību. Iekšā daudz gudra ārsti, gudrs padomi ārstiem stāsta patiesību. Un vēl lasiet mūsu portālu Ārsts LV, klausieties katru dienu 11:30 Latvijas Rādio 2 ārstu biedrības veselīgs padoms. Un tātad šodien mēs runāsim par gastroenteroloģiju. Man ir 2 Latvijas gastroenteroloģijas guru studijā, un tas ir profesors Juris Pokratnieks. Sveiks, Juri! Man ir prieks tevi satikt šajā studijā. Un Austrumu klīniskās slimnīcas gastroenteroloģijas, hepatoloģijas virsārsts, docents Aleksejs Derovs. Sveiks, Aleksej! Un mēs nerunāsim pa ēšanu. Visi gaida, ka mēs tagad runāsim, ko mēs ēdīsim, nekā nebija. Mēs runāsim galvenokārt par tiem orgāniem, kas atrodas vēderā. Tātad, sāksim uzreiz par zarnu. Manā uztverē zarna ir vislielākais endokrīnais vai iekšējās sekrēcijas dziedzers organismā, pats nozīmīgākais, ražo visvairāk no visiem dažādas hormonus, peptīdus, fermentus un citas labas lietas. Neiroloģisks orgāns, neticami neiroloģiski, simpātiskās, parasimpātiskās nervu sistēmas gali saistīti tieši ar zarnām. Viens no lielākiem orgāniem cilvēku organismā zarnas. Kādas tev asociācijas un ko tu dari ar šīm zarnām, izstāsti, Juri? Tas nav viens no lielākiem, tas ir lielākais, ja mēs paņemam laukumu. Nē, nu ko jūs? Ja? Ko jūs resno zarniņu, ja izpletīs dabūs 1,5 kvadrātmetra? Bet, ja izpleš tievo zarnu, var būt tenisa laukums. Tenisa laukums. Tā ir visu mūsu sāpe. Ja? Ka šo tenisa laukumu mēs slikti zinām un slikti kopjam. Līdz ar to tā ir tā problēma, varbūt par ko arī nākas daudz runāt un, diemžēl, arī vēl priekšā lielākie pētījumi būs tur tieši šajā vidē. Ja mēs runājam par šo gadu, tad Pasaules veselības diena, gremošanas trakta veselības diena būs veltīta diētai un zarnām. Zarnām. Jā, tātad svarīgs temats. Mums visu laiku ir tāds pieņēmums un māca skolā, ka tā ir tā vieta, kurā uzsūcās barība un izdalās tas, kas liekas. Patiesībā tas ir kaut kas vairāk. Tas ir daudzreiz vairāk. Un, teiksim tā, ka būtībā galvenās funkcijas un galvenā slimību bāze vai rašanās vieta varētu būt tievā zarna. Tieši tievā zarna, jo viņi faktiski nodarbojas visu, sākot no svešā atšķirošanas, imūnām lietām, un pēc tam arī visām pārējām, kas ir saistīts ar barošanos. Liekā izvadīšana arī varētu teikt zināmā mērā, bet sarežģītības ziņā tā ir viena no tādām, es domāju, viss, ko var runāt par lietu, kur ir relatīvi maz pētījumu. Un viens no tiem, kas veic pētījumus šeit, ir man blakus, mans skolnieks. Jā. Viņš arī kaut ko var pateikt, jo viņš taisīja kapsulas tajā laikā, kad tievo zarnu vispār mēs tā īsti pat nesapratām. Ja? Kā viņš paņēma to kapsulu un laida viņu iekšā un skatījās no iekšpuses. Ja? Labi, Aleksej, stāsti, ko es tādu
Kā tu to zarnu redzi no iekšpuses? Es viennozīmīgi piekrītu profesoram visādā ziņā. Tā tik trūk, lai tu nepiekrīst profesoram. Jā, tas gan būtu, jā. Bet reāli tievā zarna ir 5-7 metri garā. Un līdz ar to arī jārēķinās ar visām tam slimībām un visām problēmām, kas tur varētu rasties. Un principā tur resnozārdu mēs salīdzinoši labi esam jau izpētījuši. Tur jau salīdzinoši viegli var nokļūt iekšā un izpētīt gan endoskopiski, gan radioloģiski un tā tālāk. Bet tiešām tievā zarna te mums gaida, es domāju, ka vairāk jauni nopietni atklājumi, kas palīdzēs mums visādā ziņā ietekmēt esošas slimības, jau zināmas slimības. Tad viss cilvēku šūnu skaits ir 10-13. pakāpē. Es šo kvadriljonu nemāku izrunāt precīzi. To mikrobu skaits, kas dzīvo zarnu traktā, ir 10-14. Tātad 10 reizes vairāk nekā cilvēku šūnu skaits. Tas ir vesels organisms, vesela dzīves mežs, dzīve ekoloģija, un tas viss atrodas mūsu zarnu traktā 10-14 baktērijas. To mēs saucam par mikrobiomu. Izstāsti, kā tu par to mikrobiomu? Ja mēs sākam no augšdaļās, tad reāli gremašanas trakts augšdaļā vai nu sterils vai gandrīz sterils, un tad jau turpinoties zarnu traktam, tad tas mikrobu skaits jau krāsa pieaug. Bet šeit jau gan, ja mēs runājam par mikrobiomu, mēs pārsvarā runājam tomēr par resnozārnu. Šeit jau tas ir būtiski. Ja es nemaldos, man liekas, tā mikrobu masa sastādīja kaut kur 5% no cilvēka svara. Līdz ar to, ja grib notīvēt, tas ir viens no variantiem. Loģiski, ka viņam ir sava iekšējā un ārējā politika, kā viņi tur sadarbojas savā starpā vai arī nesadarbojas. Viņam arī zināma koalīcija, opozīcija un tā tālāk, kas noteikti... Viņi savā starpā un arī ar savu lielo ķermeni, jā? Protams. Tātad arī pret valsti uzstājās, jā? Demonstrē, piemēram, cilvēkam, ko viņi par viņu domā. Es baidos, ka viņi uzskata, ka valsts ir viņi. Jā, ka tā ir tā pasaule. Šitais ir mūsu nesātājs. Es baidos ļoti vāji. Piemēram, domā viņi par mums kaut kā līdzīgi, kā mēs pa zemeslodi, ja tā? Tā, jā, viņi staigājam. Mūs nesāplēm, tas ir tā. Un tad viņi tur mierīgā garā rosās. Nevienmēr mierīgi garā. Tur jau bieži vien ir tie visādi kautiņi un dažādi procesi, ko viņi uztur, vai gluži pretēji neuztur, nenodrošina, un līdz ar to parādās vairākas slimības. Un izrādījies tagad tie jaunie pētījumi arī rāda, ka viņi ietekmē ne tikai to pašu gremašanas traktu, bet ietekmē dermatoloģiskas skaits, ietekmē aknu slimības, ietekmē arī visādas, arī pa kardioloģiju ir interesanti pētījumi, kas mums arī... Un līdz pat smadzenēm. Jā, bet tātad pieņemsim, mēs pēkšņi iedomājos cilvēkus, ka viņam ir iesnas klepus, viņš aiziet kaut kur ārā ārsta, bez ārsta svētības, tiek klāt pie antibakteriāla līdzekļa, antibiotikas. Lielāks, mazāks, stiprāks, mazāk stiprs, sarījās to un patiesībā ar lielgabalu iet iekšā šajā jūsu aprakstītajā mikrobiomā. Vēl jau vairāk, ja tas iesnas ir izraisījuši vīrusi. Tad ar antibiotikam, protams, var arī spēlēties, cik grib, bet tas rezultāts ir krietni pasliktinās visu to gremašanas traktā. Zinām, daļa no visiem jūsu audzēkņiem ir miruši uzreiz, bet tie, kas stiprāk un nekaunīgāk, tie vairojās uz nebēdu. Un parasti tie nav tie labāki, kas iztur. Tā ir, jā. Tātad, ja mēs aprijām antibiotikas, mēs nokaujam zinām daļu no mūsu zarnu trakta baktērijām. Ne tikai nokaujam. Elektronmikroskopijā redz pēc antibiotika tādu ainu, ka tur vienkārši tās bārkstiņas, kas mums zināms ir ļoti skaistas, regulārs un kas arī rada to laukumu un visu darbību, viņas ir tā kā sabombardētas, tātad deformētas. Un tas ir ļoti nopietni. Tas nav tā vienkārši, kā mēs domājam. Un šīs izmaiņas var pēc antibiotika kursa turēties vai 2 nedēļas un arī ilgāk. Skatoties, kāds jau ir organisms, kāds ir tas nesētais, kāda jau ir šī zarna. Tā ir liela problēma, jo antibiotikas glābj miljoniem, bet arī zarnu problēmas atkal ir iemesls, lai miljoni un daudz citi ciestu. Bet tad ir tagad tāds pieņēmums, ka visiem mēģina iebarot papildus prebiotikas un probiotikas.
Izstāstiet man, cik tas ir pamatot, ka mēs rijām dažādus jogurtus ar uzrakstiem vai kapsulas ar... Pa ēšanu nerunāsim. Jā, ok, tikai par prebiotikām un probiotikām. Tad tikai par to, vai tas palīdz vai nepalīdz, tad, kad ir kaut kas nobendēts. Tad ļoti īsi. Jā. Pēc antibiotiku lietošanas izsauktajām problēmām, pārsvarā pūšanās, vēdera un caurējas, probiotikas ir pierādīts efektīvi. Tagad vairāk risinās pētījumi, lai noskaidrotu, kuras īsti, jo probiotika arī, tas, ko saucam probiotikas, ir drausmīgi daudz. Un tagad mēģinu skaidri pielikt īsto sugu, īsto caumu, kas tā ir tāda, un pierādīt, lai zinātu, kas tas ir. Labākais stafiloks ir labāko garšu, tā es saprotu. Tur ir taisnība, bet, Tagad mēs bijām apmēram tādā vecumā, kā pašlaik Aleksejs. Tad bija tāda sāpēja vēders, atnāca, pieņemsim, Mārtiņš Liepiņš, bija mums tāda fantastiska persona, vai Strots Stradeņos ar lielo nāzi paskatījās un nogriez 2/3 kuņģi, izmet tur miskastē zinām daļu no zarniņām. Tagad tās operācijas viss ir gājuši mazumā. Tas nozīmē, ka gastroenteroloģija lieliem soļiem gājusi uz priekšu. Gastroenteroloģija ir tāpat atkarīga no sasniegumiem citās nozarēs. Ļoti atkarīga, ja. Un te arī mēs runājam, kāpēc operācijas iet mazumā. Plaša spektra antibiotikas. Viņas glāb cilvēku. Tas nav tā, kā cilvēki bieži vien nesaprot un runā tā. Nē, antibiotikām ir sava vieta, un viņas tiešām glāb dzīvības. Ja padomājam, kā tas bija agrāk saslimt pirms Otrā pasaules kara ar pneimoniju. Ja. Tiešām glāb un dara ļoti daudz laba. Runa ir tikai tad, kad nevajag lietot, ka lieto pārāk daudz un nekontrolēt. Tā nav tā, kad tas būtu kaut kas slikts. Jālieto kontrolēt un kad vajag. Bet ne tikai antibiotikas, bet arī cita medikācija ļoti daudz ir augsta. Protams, ne tikai medikācija, arī pieeja pacientiem, jā. Arī barošana. Jā, nevienas zāles lāgā nedarbosies, piedot pa barošanu runāju, bet te ir pavisam cita nutrīcija. Nutrīcija. Tas ir ārstēšana ar uzturu. Dažādā veidā viņi ievadot, gan vēnā ievadot, gan ievadot ar zondi, piemēram. Arī barojot dažādi naturālā veidā, bet speciāli jau atlasīts produkts. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. To nedrīkst jautāt dietoloģiju. Labi, mēs mazliet no tam orgānam, kuram mēs praktiski ļoti maz pieskarsimies, acīm redzot, jo tas liels, tas saucās kuņģis, vai ne, un kuņģi mēs agrāk diezgan brīvi operējām, atceries, un kas tik nenotika tur. Izstāstiet, tad Aleksejs, lai pastāst man par kampilobakterijām. Cik tas ir nopietni, cik tas ir daudz papiloras kampilobakterijām? Runājot par Latvijas epidemioloģiju, jāsaka godīgi, ka mums tādas epidemioloģijas nav. Ko mēs daudz tad nevarētu izteikties, vai ne? Bet nedomāju, ka kampilobakteris būtu tas, pa ko mums visbiežāk šobrīd jāraizējas, ja mēs runājam par gastroenteroloģiju. Noteikti tas nav varbūt tas, kas mums ļoti nopietni apdraud. Ir taču uzskats, ka kampilobakterija ir viens no galvenajiem čūlas iemesliem. Heliobakterijas, visatēnis heliobakterijas. Bet, ja mēs runājam tad par helikobakteriju, kā tādu, klasisko helikobakteru pylori, bez šaubām viņa ir tas lielākais briesmu avots čūlas gadījumu. Viņu jāiznīdē, bet jāsaka arī godīgi, ka arī nemaz tik vienkārši nav, jo mūsu tie pacienti arī lieto ļoti daudz nesteroidālu pretiekaisumu līdzekļu. Līdz ar to arī viņi dabu čūlas. Vairākiem cilvēkiem ir arī abi divi tie faktori kopā. Gan helikobakterija, kas pēkšņi izraisīs to čūlu, gan arī klāt viņš arī lietojas nesteroidāls. Pretsāpju medikamentus, lai mazinātu, pie tam nekontrolēt. Piemēram, paracetamolu vai... Diklofenāks, principā tas ir tas klasiskākais, un pārēj no tas draud. Paracetamols vismazāk draudīgs ir šī ziņā, toties aknām labs.
Jā. bet jebkurā gadījumā tad šie preparāti nekontrolēt vai pārlieku lietošana varētu būt viens no būtiskajiem šūnu veidošanas iemesliem. Un arī asiņošanas iemesliem līdz ar to. Un nāves iemesli. Kuņu zarnu traktu nāves iemeslu galvenokārt? Jā, aptuveni 80-100 gadā no asiņošanām no gremošanas trakta galvenokārt, kas ir saistīta ar augšējā gremošanas trakta asiņošanām pie nesteroidālu pretiekaisuma līdzekļu lietošanas, pie šī pretiekaisuma līdzekļu lietošanas. Latvijā 80 līdz 100 cilvēku nomirst no tā, ka pārmērīgi lieto diklofenaku? Nē, tas būs no asiņošanām, no augšējā trakta, gremošana, bet tas gadījumu vairumā ir saistīts. Bez tam šie preparāti, viņi rada mikroskopiskus bojājumus, ko savukārt Aleksejs var aprakstīt, ko redz kapsulas endoskopijā, ja? Un izsauc ko? Izsauc tādas nepatīkamas cirkulāras šķūlas tievajā zarnā, izsauc multiplas erozijas, kam mēs bieži vien nepievēršam uzmanību, tāpēc, ka nepētām, neizmeklējam to pacientu un domājam, pieņemsim, mēs apskatījāmies kuņģi ir viss kārtībā, līdz ar to var jau lietu turpināt tos nesteroidālus, bet izrādās, ka nav tik vienkārši, ka tur viņi jau boja visu gremošanas traktu. Biežāk, protams, augšdaļu, bet nav tik vienkārši. Patiesībā, kā tu skaties, izstāst man to kapsulu cilvēkiem, lai izstāst, kā tu liec viņam norīt kapsulu un pats skaties ekrānā? Nē, gluži jau nav, jo it kā tā, ka pacients norīt to kapsulu, viņa kā liela polivitamīna kapsula tāda ar kameru galā, un kas visu laiku filmē. Viņa taisa 2 kadrus sekundi, un tad viņš to kapsulu norīja, un 8 stundas viņš pārvietojas pa slimnīcu. Attiecīgi jau pēc tam mēs pārkopējam visus tos datus. Viņiem speciāli vestēri, protams, uzlikta, kas visu laiku tos signālus no kapsulas uztver. Pēc tam mēs to kopējam, pārkodējam datorā un sākam analizēt. Kaut kur 50 000 digitālu attēlu mēs dabūnām. Ne jau, protams, visi mums būs derīgi un noderīgi, bet pēc tam, protams, tas ir process izanalizēt un atrast. Jo šādi, ja pacientam ir kaut kāda ļoti smalka patoloģija, tā varētu būt kādos 3 slaidos, 5 slaidos no tā visa liela apjoma. No tiem 50 000? Jā. Tev baigā pacietība. Jā. Pārēsim uz daudz nopietnāk, kas cilvēkiem varētu arī interesēt aizkuņu dziedzers. Aizkuņu dziedzeru patoloģija. Teiksim, ja mēs runājam par hronisku pankreatītu, tas gandrīz vai iegultos retajās slimībās. Viņš ir rets. Bet ir viena nepatīkama lieta, ļoti slikta ziņa, kad reizē ar žultsceļu ļaundabīgiem audzējiem aizkuņu dziedzeļu ļaundabīgi audzēji arī pieauga. Un tas nozīmē, ka viens no iemesliem varētu būt arī hroniski aizkuņu dziedzeru iekaisumi. Ļoti maz pētīts, ja liels pētījuma apjoms ir veikts, piemēram, kolorektālā vēža, zarnu vēža, resnās zarnas vēža izpētei un arī skrīningam un tiek plaši reklāmas izņēma, tad īsti mēs šeit nezinām, mums ir 400 nāves gadījumu gadā Latvijā. Bet arī pasaulē tā ir ļoti liela problēma un pašlaik gastroenteroloģija drusku griežās pie šiem pacientiem, kuru dzīvildze 5 gadi ir 5% un tā. Tātad notiek vairāk. No visiem vēžiem viena no sliktākām prognozēm. Viena no sliktākām prognozēm gremošanas traktu vēžiem un pieaugoši viņi pasaulē un tagad meklē ceļus. Viens ceļš ir, aizkuņu dziedzerim vajag, lai kāds dzītu aizkuņu dziedzera sulu. Stimulēt, tauks vajag. Es domāju, ja pat ja tu neesi piedzimis par Steve Jobs, tad tev nevar pārstādīt aknas un aizkuņu dziedzeri. Un arī tad tik un tā. Man liekas, bija neiroendokrīns tumors. Es nevaru galvot. Aizkuņu dziedzeri. Jā, bet tur bija novēlots gadījums, cik es zinu. Es neesmu kompetents šeit. Aizkuņu dziedzers tātad ražo insulīnu, ražo aizkuņu dziedzeru sulu. Ļoti nozīmīgs cilvēku organismā. Izstāstiet mazliet vairāk. Izstāstiet, Aleksej, par aizkuņu dziedzeri. Protams, šeit jau mēs runājam par aizkuņu dziedzeri, tad mēs viņu
pēdiņās dalām kopā ar endokrinologiem, jo viņi nodarbojas ar cukurdiabētu, mēs nodarbojamies pārsvarā pankreatītiem, ar audzējiem, ar kaut kādiem funkcionāliem traucējumiem. Nu, un attiecīgi šādā tas patoloģijas var pārtopt viena otrā. Un īstenībā man, kas ir piebilstams arī profesoram, diemžēl arī, ja mēs runājam par vecumiem, ja agrāk mēs runājam, ka tie audzēja kopumā ir vecāka gada gājuma pacientiem, tad mēs varētu jau sākt pētīt un aizdomāties, jā, bet diemžēl tagad tā praksa rāda, ka tas arī skar gados jaunākus cilvēkus. Un, ja mēs runājam par pankreatītiem kā tādiem, mums ir klasiski divi iemesli. Ir biljārs pankreatīts un ir alkohols, diemžēl. Alkoholisks, jā. Un šādi arī jāpasaka. Jā, alkohols, protams. Un šādi arī varētu būt kombinācija, ka mūsu tautai patīk. Biljārs nozīmē žults un alkohols nozīmē... Un suragāti. Alkohols un suragāti arī. Nu tev Austrumu slimnīcā, tu redz galvenokārt viss toksikoloģisks centrs, pēc tam atnāk pie tevis, jā? Tā skaitā. Visi tie, ko viņi izdzer nepareizi, tie pēc tam nonāk agrāk vai vēl pie tevis ar pankreatītu. Droši vien tas tev patiks. Man? Jā, es pateikšu, ka smēķēšana ir viens no galvenajiem riska faktoriem šiem pacientiem. Kas izprovocē kārtīgu akūtu pankreatītu Un arī pārsvarā viņi ir smēķētāji, alkohols, smēķēšana, jā, un smēķēšana ir tas tieši, ko viņi nevar ierobežot. Pacienti burtiski guļ, mums šie pacienti, viņi ir labi zināmi. Viņi gadā varbūt 4 reizes un vairāk kādā no mūsu centriem. Labi izmeklēti tiek, atkārtoti labi. Bet viņš mierīgi, viņš iziet ārā, smēķē, aiziet no slimnīcas, kad vēlās, jā, kad atnāk pārstējās. Jā. Tā ir problēma ne tikai gastroenteroloģiski, tā ir sociāla problēma. Jā. Protams, viņi neatteiksies no saviem ieradumiem. Slimības dēļ, kurš tur atteiksies no smēķēšanas, dzeršanas. Nē, beidz, kaut ko tādu. Un vēl kaut kādu aizkuņas iedzer, ko mēs nevaram iedomāties, kur viņš īsti atrodas. Un viņi ir laimīgi cilvēki, jo viņus izmeklē taču rūpīgi. Viņi atkārtoti, ja. Viņus visu laiku, datortomogrāfijas, ja, atkārtot. Viss analīzes uzaudzējas. Bet arī ārstēšana diezgan dārgs prieks. Normāls pankreatīts izmaksā ļoti, ļoti dārgi. 10 000 viens pacients. Jā, intensīvā terapija, protams, jā, un viss, kas ir pacienti, kas guļ 2 mēnešus stacionārā. Tas ir pēc normālas surrogātu lietošanas. Mēs jau nezinām. Mēs pat nezinām, ko. Parastais ir mazāk ticams, jo tie parasti arī vairāk sāk uzmanīt savu veselību. Palicis aknas, jāpamēģina ātri pārstarēt aknām. Aleksejs aizrāvies pašlaik ar aknu lietām pētījumiem. Aleksej, izstāst, kas ir mūsu lielākā ķīmijas laboratorija? Ko tu pa viņu tādu foršu varētu pastāstīt cilvēkiem? Aknas, protams, ir tas lielākais grēmošanas organs, ar to jārēķinās, un tur atkal varētu būt visādi skaites. Tā ir skaita, kas mūs visu laiku traucē, es domāju, medicīnas darbu un izjauc, tie pacienta cirozi, bez šaubām. Ja, un te jau cirozi var būt dažādas ģenēs, tas varētu būt C hepatīta vīrus, hronisks C hepatīts, hronisks B vīrus hepatīts, un tagad jau pieaugs skaitliski arī taukaina hepatoze, ka tāda, kas izrādījies arī, diemžēl, kas te varētu, būt iedomājis. Labi, atsevišķi tauku pilieniņa aknas ir labi. Kāpēc tie jau tā kā tur jāraizējas un jāuztraucas? Bet izrādījās, ka tomēr ar gadiem tur ir atsevišķai kohortei pacientu, viņi var par to tiekaisumu un līdz ar to galu galā dot cirozi. Un tad atkal sākas tas apburtais loks, ka ciroze jau pievienojas multiplas komplikācijas, tā skaita, pieņemsim, barības vada vēnas, kas sāk asiņot, tā skaita onkoloģiskie draudi, tā skaita ascīts, respektīvi... Sirds asinsvadu sistēmas mazspēja. Jā, nieru problēmas, un līdz ar to tur arī, tad ir diezgan nopietns, kā tur reiz ir izaicinājums. Diemžēl jāsaka arī tā, ka alkohols, par to mēs arī nedrīkstam aizmirst, viņš arī spēlē vismaz mūsu Latvijas apstākļos lielu lomu, lai radītu cirozi. Pasaka, tomēr dažus vārdu cilvēkiem par paracetamolu un aknām. Reāli, ja paracetamolu nevajadzētu aizrauties tādā ziņā, ka viņam ir tas efekts, kad pārdozē, tad jau attīstās aknu problēmas. Protams, ja pacientam ir normāla aknu funkcija, viņš tur nav regulāri lietojas alkoholu, viņam nav kaut kādas citas smagas skaits, viņš jau iedzers to vienu paracetamolu sakarā to, ka viņam ir paaugstināta temperatūra, nekas briesmīgs nenotiks. Bet, protams, tie, kas aizraujās ar tām zālēm, tad var...
cienījamie skatītāji, mēs tiešām šodien esam tikuši tikai līdz pusē no tām lietām, ko mēs gribējām parunāties. Vienkārši mums laiks šoreiz arī bija pamaz. Bet es ceru, ka jums ieinteresēja šis unikālais veidojums cilvēku ķermenī, gastroenterolais trakts, kuņģis, zarnas, aizkuņas, iedzers, saknes, kuras patiesībā rada visus priekšnoteikumus cilvēku veselībai. Es jums pateicos par uzmanību, es jums vēlu, lai šī nedēļa jums ir veselīga, lai šī nedēļa labi, skatieties mūs arī YouTube un skatieties Ārsts LV gan žurnālu, gan mūsu portālu. Lai jums laba nedēļa. Paldies!